Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šonedēļ Izrēla svin 75 neatkarības gadus. Un šajā tik nozīmīgajā datumā mēs atnācām jums pastāstīt slepenu stāstu. Stāsts par jauniešiem, kuri riskēja ar savām dzīvībām, lai izveidotu šo vietu, Mahon Ajalon, kas bija slepena un nelegāla munīcijas rūpnīca, un kas bija izšķiroša Izrēlas uzvarai neatkarības karā. Tātad, draugi, šodien šajā vietā būs patiešām ļoti aizraujoša un saspringta. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Mūsdienās Izrēla ir moderna, dzīvīga, priecīga, droša un spēcīga valsts. Bet nevienmēr tā ir bijis. Pēdējo 100 gadu laikā Izrēlas tauta un zeme ir daudz cietusi. Un viņiem nācās smagi cīnīties, lai izdzīvotu. Un šodienas stāsts sākas 1917. gadā, kad Anglija iebrūk un iekaro visu Izrēlas zemi un reģionu. Tajā laikā ebreji jau bija sākuši atgriezties savā zemē. Un sāka šeit būvēt skolas, slimnīcas, veselas pilsētas un pat universitātes. Tas viss tika darīts cerībā tuvākajā nākotnē pasludināt Izrēlas valsts neatkarību. Bet Britiem šeit nemaz nepatika ideja par ebreju neatkarību. Tāpēc jau 1922. gadā viņi sāka aizliegt ebreju imigrāciju, jaunu pilsētu būvniecību un visus sagatavošanās darbus nākotnes Izrēlas valstī. Un pat holokausta laikā, kad miljoniem ebreji tika slepkavoti Eiropā, viņi turpināja aizliegt ebreju imigrāciju uz Izrēlu. Bet ebreji nolēma ignorēt britu ierobežojumus un aizliegumus. Un viņi turpina imigrēt uz Izrēlu, taču šoreiz nelegāli, un turpina veidot savu nākotnes valsti. Un arī gatavojoties karam, kas drīz nāks. Jo visi zināja, ka dienā, kad Izrēla pasludinās savu neatkarību, visi Arābu reģiona valstis pieteiks karu. Un viss tas bija jādara slepeni. Un slepeni. Kāpēc? Jo Briti arestēja un piesprieda nāves sodu jebkuram ebrejam, kurš piedalījās šajās aktivitātēs. Un, diemžēl, daudzi cilvēki šādā veidā zaudēja dzīvību. Un tieši šādā noskaņā un tik slepenā un dīstamā vidē sākas Mahona Ajalona stāsts. Un tieši tāpēc mēs šodien esam šeit. Nāciet man līdzi, lai atklātu šīs vietas noslēpumus. Kādā vasaras naktī 1945. gadā ierodas Josefs Avidars, viens no Haganā komandieriem, slepenas ebreju grupas. Un viņš ierodās pie jaunu ebreju grupas. Un viņiem saka, ka viņam ir slepena misija, kas būtu ļoti bīstama un viņi apdraudētu savu dzīvību. Bet darbs, ko viņi veiktu, būtu būtisks Izrēlas valsts izveidei. Bet viņš nevarēja viņiem pastāstīt, kāda būs šī misija, līdz viņi piekritīs. Un šie jaunieši sanāks kopā un veiks balsojumu. Un balsojums būs vienbalsīgs. Viņi visi uzņemsies šo risku, jo zināja, ka tā kalpos lielākam labumam. Un Jozefs viņiem pastāsta, ka sagatavošanās karam un nākotnes armijai jau ir sākusies.
Viņi jau bija sākuši ražot dažus ieročus, bet viņiem nebija munīcijas. Viņiem nebija nevienas lodes, ko ielikt ieročos. Kas viņiem bija? Un tāpēc tieši šeit, Mahon Hajalonā, būtu pirmā un vienīgā munīcijas rūpnīca visā nākotnes Izrēlā. Un kad viņi dzird, ka tieši šeit būs šī nelegālā rūpnīca, viņi ir šokēti un pārsteigti. Kāpēc? Jo tepat blakus atrodas pilsēta, ko sauc par Rehovotu, kur bija milzīgs britu štābs. Arī tieši šeit aizmugurē iet britu dzelzceļa sliedes ar simtiem karavīru. Viņi skatās un saka, mēs tiešām to darīsim zonā, kas ir ielēgta ar ienaidniekiem? Un viņi saka, jā, ja mēs to izdarīsim Britiem zem deguna, viņi neko neuzskatīs par aizdomīgu. Mēs to darīsim pēdējā vietā, kur viņi iedomātos, ka varētu būt šī rūpnīca. Un tieši šajā vietā, kas ir ielēgta ar ienaidniekiem, tiks uzcelts šis institūts. Bet tas ir sadalīts. Pazemes daļa bija nelegālā un slepenā munīcijas rūpnīca. Bet šeit, augšējā stāvā, bija maza pilsētiņa, kibuts. Un šeit, jebkuram garām gājējam, tas bija normāla dzīve. Un pat cilvēki, kas dzīvoja šeit augšā, nezināja, kas notiek šeit pazemē. Tagad dosimies pastaigā un iepazīsim šo pilsētu nedaudz tuvāk. Un tagad mēs kopā ieiesim šīs pilsētas veļas mazgātavā. Bet tajā ir daudz noslēpumu. Nāciet man līdzi! Kāpēc šī veļas mazgātava ir uzcelta? Pirmais iemesls ir troksnis. Ja šeit pazemē ir munīcijas rūpnīca, tad rūpnīca rada ļoti lielu troksni. Tātad, lai nepievērstu uzmanību, viņi šeit uzstādīs ārkārtīgi skaļu veļas mazgājamo mašīnu. Un šī mašīna maskēja īsto munīcijas ražošanas iekārtu troksni šeit apakšā. Bet ir tikai viena problēma. Pilsēta ir ļoti maza. Nav pietiekami daudz drēbju, lai šī mašīna darbotos 10–12 stundas dienā. Un Briti domātu, ka tas ir dīvaini. Iedzīvotāji domātu, ka tas ir dīvaini, ja tā darbotos bez drēbēm. Un tāpēc viņi nolemj atvērt veļas mazgātavu, lai apkalpotu arī tuvējās pilsētas. Un Rehovotas slimnīca, kas atrodas tepat netālu, sūta šeit mazgāt savus halātus un apģērbu. Un tāpēc viņiem bija ļoti daudz darba. Un tāpēc mašīna darbojās visu laiku. Bet tie, kas šeit strādāja, zināja, ka viss ir jādara perfekti. Drēbes bija labi izmazgātas, labi salocītas, labi izgludinātas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi negribēja, lai kāds nāktu šeit sūdzēties. Jo šeit bija vēl viens noslēpums. Tātad šeit jūs varat redzēt uz plauktiem, viņi kopa drēbes ar vislielāko rūpību. Un darbs šeit bija tik rūpīgs, ka Briti, kas atradās tuvumā, dzirdēja, ka šeit ir labākā veļas mazgātava visā reģionā. Un viņi šeit sāk mazgāt Britu formas tērpus. Bet Briti nemaz neiedomājās, ka šeit bija slepena pāreja. Pa šo ceļu varēja iekļūt munīcijas rūpnīcā. Katru dienu 45 cilvēki ienāca pa šo ieeju, lai nokāptu uz rūpnīcu. 3 minūtēs 45 cilvēki bija nokāpuši lejā. Ajalonas institūta darbinieki man lūdza jums neatklāt šo noslēpumu, kur atrodas slepenā pāreja. Tāpēc es jums parādīšu visu veļas mazgātavu 360 grādos.
Un es gribu, lai jūs uzminat un atstājat savas atbildes komentāros. Kur tad īsti atrodas šī slepenā pāreja? Redzēsim, vai jūs varēsiet uzminēt. Un pa slepeno pāreju, kas kaut kur šeit atrodas, mēs šodien lejā nedosimies. Tagad mēs iesim ārā un iepazīsim šo vietu vēl nedaudz vairāk. Un pēc tam mēs kopā dosimies lejā uz šīs slepenās rūpnīcas pazemi. Iedomājieties, ka lielākajai daļai pilsētas iedzīvotāju šī vieta vienkārši bija veļas mazgātava. Viņi šeit redzēja izkārtas drēbes. Un viņi ne mazākajā mērā nešaubījās, ka šeit notiek kas īpašs. Cilvēkiem, kuri strādāja pazemes rūpnīcā, bija jāievēro pilnīga slepenība. Pat no saviem vīriem, sievām, bērniem, no visiem. Jo vēlreiz, ja viņus pieķertu briti, viņi visi tiktu nogalināti pakarot. Un tāpēc viņi izveido slepenu kodu. Viņi sauc visus, kuri nezināja par rūpnīcu, par žirafēm. Jo žirafe ir ļoti augsts dzīvnieks, un tā spēja redzēt kilometriem tālu. Tā spēja redzēt visu, kas ir tālumā. Bet parasti tā neskatās, lai redzētu, kas atrodas tieši zem tās kājām. Tātad šeit bija žirafes, iedzīvotāji, kuri nezināja, kas notiek. Un cilvēki, kuri glabāja šo noslēpumu. Un, lai noslēpums tiktu labi saglabāts, bija jādara daudzas lietas. Mēs šeit parādījām veļas mazgātavu ar slepeno eju. Bet ne tikai tas. Jūs redzat, kad ir arī skurstenis. Kāpēc? Tāpēc, ka pazemes rūpnīcai ir nepieciešama ventilācija. Tātad šis skurstenis šeit bija paredzēts, lai ievadītu rūpnīcā tīru gaisu, bet ir vajadzīgs arī skurstenis, lai izvadītu gaisu ārā. Netīru un ar dūmiem. Un otrs skurstenis ir tieši šeit blakus. Iesim iepazīt otru ēku, kas glabā noslēpumu. Otra ēka, ko viņi uzcēla, ir šī maiznīca. Kāpēc? Šīs vietas skurstenis palīdzēja ventilācijas sistēmā. Bet ir vēl viens iemesls, kāpēc šī vieta tika uzcelta. Tas ir tieši šī milzīgā 10 tonu krāsnes dēļ. Tas tika uzbūvēts, lai šeit apakšā paslēptu vēl vienu slepeno eju. Veļas mazgātavas slepenā eja kalpoja ikdienas vajadzībām. Tā bija neliela ieeja, pa kuru cilvēki varēja ātri ienākt un iziet. Bet ieeja šeit bija milzīga. Un tā tika uzbūvēta, lai varētu nolaist aprīkojumu. Milzīgās mašīnas, kas tika izmantotas munīcijas ražošanā. Un šodien mēs ieiesim pa šo ceļu. Tāpēc nāciet man līdzi. Tagad mēs tiešām dosimies lejā uz šīs slepenās rūpnīcas pazemi. Vai jūs esat tikpat sajūsmināti kā es? Aiziet, dosimies lejā un atklāsim šo noslēpumu. Zem zemes ir 8 metri. Un te mēs jau esam nonākuši rūpnīcā. Paskatieties, cik pārsteidzoši ir šī vieta. Bet pirmais jautājums, kas rodas, ir, no kurienes nonāca viss šis aprīkojums?
jo Briti aizliedza jebkādu ebreju darbību, kas saistīta ar armiju, munīcijas un ieroču ražošanu. Tad no kurienes viņi dabūs 12 iekārtas, lai ražotu modes? Tas notika pateicoties Jehudam Arāzi. Viņš 1938. gadā, daudzus gadus pirms šīs rūpnīcas sākuma, dodas uz Poliju, uz Varšavas pilsētu. Un tur viņam slepeni izdodas nopirkt 12 iekārtas. Būs nepieciešami 4 gadi, līdz viņam izdosies šīs iekārtas kontrabandas ceļā nogādāt uz Izrēlu. Bet pateicoties viņa pūlēm, šīs iekārtas nonāk šeit. Un tad sāksies šīs rūpnīcas būvniecība. Un tagad mēs sapratīsim, kā šīs iekārtas darbojās. Pirmais ražošanas solis ir paņemt šīs misiņa plāksnes un izgriezt diskus. Tieši to arī šī iekārta dara. Tad viņiem šeit bija tūkstošiem un pēc tam miljoniem šo mazo disku. Un šī iekārta pārvērš diskus mazās čaulītēs. Un šīs iekārtas šeit, ko tās darīja? Paņemt mazo čaulīti un paplašināt to, līdz tā kļūst šāda izmēra. Un, kad viņi nopirka iekārtas Polijā, viņi domāja, ka ir nopirkuši pareizās iekārtas. Bet, kad viņi ierodas šeit un redz, ka tas šeit ir pārāk liels Izraēlas ieročiem, un tāpēc viņiem ir jāpievieno vēl viens solis. Viņi paņēma šo daļu šeit, ielika šajā iekārtā. Un tā viņi varēja nogriezt tieši tādā izmērā, kāds bija nepieciešams. Bet tas, ko es vēlos jums parādīt, ir realitāte. Šīs vietas. Kā cilvēki jutās. Nāciet līdzi, mēs ieslēgsim iekārtas. Es vēlos, lai jūs mazliet izjustu, kā bija strādāt šeit iekšā. Tikai sekundi. Cilvēki tagad darbojās 2 pilnībā nokomplektētas iekārtas. Tajā laikā tās bija 12. Un jūs jau varējāt dzirdēt, cik liels troksnis šeit bija. Tad iedomājieties, kā bija strādāt šeit iekšā. Cilvēki ne tikai riskēja ar savu dzīvību, bet arī ar savu ģimenes locekļu dzīvību. Viņi šeit strādāja burtiski elles trokšņa apstākļos. Un, lai mēģinātu mazliet uzlabot noskaņojumu un kaut nedaudz nomākt troksni, viņi šeit visu dienu dziedāja. Bet tas nebija tikai troksnis, kas traucēja. Vieta nebija tik labi apgaismota. Un nebija kondicioniera, bija tikai neliela ventilācijas sistēma, bet vieta bija karsta, smacīga un trokšņaina. Es domāju, ka atrašanās šeit pat fiziski lika cilvēkiem saslimt. Bet viņi darīja to visu, apdraudēja savu veselību un dzīvību, jo zināja, ka cīnās par taisnīgu lietu. Lai jums būtu priekšstats, kad viņus aicina šeit strādāt, holokausts vēl joprojām notika. Fabrika darbosies nākamajos gados pēc holokausta, kad Izraēlas tauta bija smagi cietusi. Tā vietā, lai viņi kristu izmisumā, sēdētu un raudātu, viņi pieceļās, lai cīnītos, lai vēl spēcīgāk tiektos pēc Izraēlas valsts neatkarības. Un tieši tāpēc es uzskatu šo vietu par tik iespaidīgu. Bet šeit iekšā ir vēl vairāk noslēpumu. Tāpēc dosimies tālāk rūpnīcā. Un šajos briesmīgajos darba apstākļos, kas šeit valdīja, lielākā daļa šo cilvēku neredzēja saules gaismu. Un viņi sāka slimot un kļuva bāli. Un tas būtu ārkārtīgi aizdomīgi, jo šie cilvēki apgalvoja, ka strādā laukos un lauksēmniecībā, bet katru dienu mājās atgriezās bāli. Cilvēki sāktu kaut ko nojaust. Un tieši tāpēc šeit tika izveidota šī īpašā telpa. Iesim tajā iekšā. Cilvēki sēdēja šeit
un sauļojās šajā gaismā, lai iegūtu iedegumu arī veselībai, bet arī lai slēptu, ka viņi visu dienu pavadīja pazemē. Un viena no trakajām lietām šajā vietā ir tā, ka ne tikai munīcija tika ražota šeit pazemē, bet tā tika arī testēta šeit. Skatieties, šeit ir šautuve, jo viņiem vajadzēja pārbaudīt munīciju, lai pārliecinātos, ka tā būs efektīva, kad nākotnē tiks izmantota karā. Tātad, draugi, viņi šeit pārbaudīja lodes tikai dažu metru attālumā no vietas, kur atradās šaujampulveris un viss uzliesmojošais materiāls. Bet vēlreiz, viņiem nebija citas izvēles. Bet veļas mazgātava, kas atradās tieši virs mums, nespēja noslēpt šāviena troksni. Un tāpēc viņi precīzi zināja, kad brauca britu vilcieni. Un vilciens bija skaļš, visa zeme drebēja. Un tieši tajā brīdī, kad vilciens brauca garām, viņi šeit testēja lodes. Un pēc ārkārtīgi nogurdinošas, izsmeļiekošas dienas šajā rūpnīcā, viņiem vajadzēja atgriezties pie savām ģimenēm un savā pilsētā, kas nezināja, kas notiek. Un tāpēc viņiem vajadzēja nomazgāties, jo uz viņa drēbēm bija daudz metāla daļiņu. Viņi apstājās šeit, un bija cilvēks, kura darbs bija pārbaudīt, izņemt no matiem, izņemt no drēbēm un galvenokārt no apaviem visus metāla atlikumus. Un tikai tad viņi drīkstēja kāpt pa kāpnēm augšā. Viss, ko jūs šeit redzat, izņemot manekenus, protams, ir oriģināls. Šīs ir kāpnes, pa kurām viņi kāpa augšā. Un ja mēs uzkāpjam pa šīm kāpnēm, mēs nonākam pie slepenās ieejas veļas mazgātavā. Un tagad man ir jautājums jums. Cik ilgu laiku jūsuprāt prasīja uzbūvēt to visu sienas, betona griestus, šo grīdu? Es gribu, lai jūs ierakstat savus minējumus komentāros, draugi. Tas viss šeit atvest tehniku, uzbūvēt maiznīcu, uzbūvēt veļas mazgātavu. Cik ilgu laiku jūsuprāt prasīja uzbūvēt to visu? Atbildi jūs pārsteigs, jo tas viss tika paveikts 21 dienā. Viņiem tiešām bija liela apņēmība. Viņi raka visu izdarīja 21 dienā. Un tāpēc viņi spēja visu paveikt tik īsā laikā, ka šeit nepaspēja ierasties neviena britu inspekcija. Kad vieta bija gatava, tad gan ieradās vairākas inspekcijas. Kā viņiem izdevās visu to noslēpt no britiem? Kādu dienu ierodas britu inspekcija. Un viņi atnāk un saka, nāciet ar mums, mēs vēlamies jūs labi uzņemt. Viņi aizveda viņus uz pilsētas ēdnīcu un pasniedza viņiem alus. Viņi teica, lūk mūsu dāvana, ņemiet alu. Viņi vēlējās izpatikt britiem, lai viņi pārāk daudz neskatītos un nemeklētu kaut ko aizdomīgu. Un beigās briti paskatās uz šejienes cilvēkiem un saka, mēs jūtamies slikti izturēti. Mums šķiet, ka jūs mūs patiesībā nemaz nevēlaties šeit. Un viņi saka, kā tā? Mēs jums devām alu, mēs jūs labi uzņēmām. Un viņi teica, jūs mums devāt siltu alu. Jūs paņēmāt to tieši no noliktavas, lai mums dotu siltu alu. Kāda tā ir attieksme? Un cilvēki šeit no kopienas teica, nav nekādu problēmu. Jūs vēlaties augstu alu? Nākamreiz, kad jūs nāksiet, pabrīdiniet mūs stundu iepriekš, lai mēs varētu ielikt alu leduskapī. Un patiešām briti sāka tā darīt. Katru reizi pirms apmeklējuma šeit pilsētā, pirms inspekcijām, viņi iepriekš piezvanīja, lai pabrīdinātu. Skatieties, mēs nākam, ielieciet alu leduskapī. Un tas bija labs veids, kā viņi varēja būt sagatavoti katru reizi, kad notika inspekcija. Un tagad mēs esam nonākuši visbīstamākajā vietā visā rūpnīcā.
Jā, vēl bīstamāks nekā šautuve, vēl bīstamāks nekā iekārtas. Šī bija visbīstamākā vieta. Šeit bija munīcijas montāžas līnija. Viņi ņēma visu, kas bija saražots otrā pusē, un šeit viņi pildīja ar šaujam pulveri un aizvēra. Viņi ar rokām aizspieda katru patronu. Ja patronu neaizspiež pietiekami stingri, ar to vēlāk nevarēs izšaut, un tā nebūs efektīva karā. Bet, ja tu piespied pārāk stipri, tu riskē, ka tā var uzsprāgt. Un tā kā apkārt bija kastes ar šaujam pulveri, visa šī teritorija un visa rūpnīca varēja uzsprāgt. Nogalinot visus, kas šeit atradās, un ne tikai šeit lejā, bet visticamāk arī augšā. Atcerieties, ka šeit augšā bija pilsēta. Papildus maiznīcai, papildus veļas mazgātavai, 6 metru attālumā no šejienes atradās bērndārzs. Un tāpēc cilvēki, kuriem bija atļauts šeit strādāt, bija sievietes un vēlams mātes. Jo bija zināms, ka māte nekad nepakļaus savu bērnu riskam, un tāpēc viņas tika izvēlētas šim tik delikātajam darbam. Un tad, visbeidzot, pēc visiem šiem soļiem, lodes, munīcija bija gatava. Tās tika paslēptas piena kannās ar viltus dibenu un tādā veidā nogādātas uzglabāšanai, lai kās nākotnē izmantotu neatkarības karā. Manuprāt, šis ir viens no pārsteidzošākajiem stāstiem par Izraēlu un tās neatkarību. Diemžēl šī vieta pasaulē ir maz zināma, un arī lielākajai daļai izrēliešu tā joprojām ir nezināma. Taču šī vieta bija izšķiroši svarīga. Tā bija vienīgā munīcijas rūpnīca Izrēlā līdz pat tās neatkarības iegūšanai. Visi speciālisti ir vienisprātis, ka ja šī vieta nebūtu pastāvējusi, Izrēla nebūtu uzvarējusi karā. Karš, kas tik un tā bija ļoti grūts. Karā, kurā gāja bojā 1% no visiem Izraēlas ebrejiem. Nevis 1% no armijas, 1% no visas Izraēlas. Patiesi nav iespējams izteikt, cik nozīmīgi šie cilvēki bija un cik grūts bija viņu darbs šeit. Bet pateicoties viņiem, šeit tika ražots no 1945. Līdz 1948. gadam 5 miljoni lodes. Jūs dzirdējāt pareizi. 5 miljoni lodes, kas šeit tika izgatavotas ar rokām šo 45 jauniešu spēkiem. Un nereizi šeit nav noticis negadījums. Un nereizi viņus nav atklājuši briti. Un tāpēc es to varu uzskatīt gandrīz par brīnumu. Pateicoties šiem jauniešiem, mums šodien ir Izraēlas valsts. Jo bez viņiem, iespējams, Izraēla nemaz nepastāvētu. Un noteikti nepastāvētu arī Izraēla ar Alīni. Tātad šonedēļ, kad Izraēla svin savu 75. neatkarības gada dienu, es vēlos viņiem dot visu atzinību, ko viņi ir pelnījuši. Jo daudzi no viņiem joprojām ir dzīvi, lai pastāstītu savu stāstu. Taču visticamāk, ne vēl ilgi. Ceru, ka jums patika iepazīt dažus Maho un Ajalonu noslēpumus. Ja jums patika, noteikti dalieties ar šo video ar saviem draugiem un nospiediet patīk. Liels bučas jums visiem! Tiekamies šeit nākamreiz!